Smārts frāzes bumbu kreisajā malā. Mingazovs kam nepamanīja. Trāsovs un Kačānovs ir gandrīz pie pretinieka sola laukuma. Tas ir retams, viņš parasti iet, tad standarta situāciju izspēlē tikai. Labi spēlē un Steinbors. Nevis grūtībām tvēra šo bumbu. Necenš pa galvu kaklu kaut kur skriet un riskēt. Pakars nobļāvās ļoti skaļi tikko. Varbūt tās jūs dzirdējāt sitiens un vārti! Ārprāts, kādi vārti tika gūti tikko. Tieši par to arī Pakars bija dusmīgs. Šķiet, tas bija Kavaļauskas, ja es nemaldos. Tur viss Burzmā nevarēja saskatīt. Jā, tieši tā ir. Kavaļauskas ir guvis vārds. Diezgan kuriozs vārtu guvums. Tomšalks Prohorenkovs var sist. Sitīs ar kreiso kāju un pat kreiso stabu. Māliņš lēca, bet līdz mumbai. Jā, šo balvas piespēli Trāsovs nesaprata. Ļoti tālu sitiens un pa vārtu pārlikums Urņins. Daudz netrūk, lai būtu 2-0. Un pa labo malu tur Siņīciņš juniors. Juniors apspēlē ļoti labi. Piespēlē. Un Mingazovs sitiens un ārprāts! Kā tur nebija gola? Es domāju, ka arī jūs cienījums gadījumā nesapratāt. Un Skonto jāsāk visu no gala. Un šeit ļoti labi nospēlēja Kamešs. Un jā, tas ir 11 metru soda sitiens bez šaubām. Ieskrējiens un ar kreiso kāju sitīs. Un Antons Jemēļins un jā, pretējā stūrī 2-0 Liepājas Slavā. Spēle 69. minūtē. Antons Jemēļins no 11 metru atzīmes. Vārtsraksts uz vienu pusi, bumbu uz otru. 2-0. Ko jāsaka? Ka nomainīt Mingazovu iespējams. Jemēļins. Jemēļins ļoti labi arī otrā laukuma pusē nospēlēja. Nu, tur Mingazovs. Sodokmā juniors, ļoti labi nospēlēja Steinbors juniors. Šķērītē sita un viņu tagad var dot tautietiem uz labo malu. Var uz kreiso, nedod uz labo. Un juniors 1-1 spēlēs. Tiek garām un Fabiņu. Steinbors tver bumbu. Nu, var teikt, sitiens. Un tad Liepāja svin uzvaru. Vārtus guva Kavaļauskas pirmajā puslaikā un otrajā ar pendeli Antons Jemēļins. Acīm redzot, šajā spēlē izmaiņas rezultātā vairs nenotiks. Tūlīt arī būs Filip. Jā, tieši tā. Treimans šajā spēlē nosūs pēdējo reizi. Tātad 2-0 Liepājas Slavā. Skonto kārtējie zaudētie punkti un daudz vielas pārdevām čempionāta turpmākā.